Nepilnu mēnesi pirms Dienvidu tilta svinīgās atklāšanas būvēja bija jāiztur obligāta pārbaude, kas piemērojama it visiem tiltiem - slogošana. Uz tilta tika sadzītas kravas mašīnas, lai pārbaudītu tā izturību un drošumu satiksmē. Mēs atrodamies zem Dienvidu tilta. Šobrīd uz tā ir sadzītas 32 kravas automašīnas, kura katra sver 40 tonnas. Tikmēr pie tilta balstiem speciālisti veic nepieciešamos mērījumus. Provizoriskie rezultāti rāda, ka tilts slodzi izturēs. Objekts atzīts par piemērotu ikdienas satiksmes slodzēm, bet tuvākās nedēļas laikā sākotnējiem slēdzienam vēl tiks veikta padziļināta rezultātu analīze. Kravas mašīnas tiek novietotas uz tilta tā, lai būtu visneizdevīgākā slodžu kombinācija. Tas ir, lai tilta konstrukcijas strādātu visneizdevīgākā režīmā. Slogošanas brīdī tilta laidumā bija manāmas vairākas deformācijas, tomēr, kā norādīja speciālisti, tās atbildušas normas robežām. Konstrukcijas ir elastīgas, viņas uzņem slogojumu, un, protams, te ir tā izliets, ko rada vārds sakot slogojums. Līdz tilta nodošanai pieņemšanas komisijai darāmo darbu saraksts ir palicis pavisam īss. Jāpabeidz barjeru, ceļa zīmju un marķējumu uzstādīšana, kā arī apgaismojuma pārbaude. Tiltu paredzēts izgaismot divos režīmos. Ikdienā mirdzēs vantis, bet svētkos arī balsti un konstrukcija. Tilta atklāšana notiks 17. novembrī, dienu pirms Latvijas 90 gadu jubilejas svinībām. Matijs Sarnicāns, Artis Baņģieris, Diena TV.